Viņa radās no tā, ka mēs ļoti gribējām iesaistīt mūsu katru kolēģi. Tad mēs sapratām, hei, ticēt brīnumam ir forši ne tikai bērnu vecumā, bet jau arī pieaugušiem. Un tā radās tā ideja, un tas guva ļoti lielu popularitāti. Mēs tikko ar Endiju rēķinājām, un šis bija jau 4. gads. Mēs noteikti esam novērojuši to, ka vēstules nepaliek mazāk, bet paliek vairāk. Var redzēt arī pēc tiem rokrakstiem, ka cilvēks ļoti sen nav ņēmis pildspalvu rokās. Bet tas ir tik sirsnīgi un skaisti. Katru gadu ir tādi stāsti un vēlēšanās, kuras ir ļoti, ļoti sentimentāls, patiešām personīgi stāsti, ar ko kolēģi dalās. Tie paliek atmiņā. Tādi sirsnīgākie, kur mēs piepildām kādu bērnību dienu sapni, jaunības kaut kādas nerealizētās lietas, kā piemēram tur kolēģei bija jaunības dienas sapnis aizbraukt uz Disneylandu, un mēs to palīdzējām realizēt. Tad arī vienkāršas lietas, kas ir vissirsnīgākie, ka tu gribi palīdzēt citam. Tas ir forši, jo tas ir par mūsu vērtību, kas ir tas kopā spēks, un tas rūpes par citiem. Kur viena kolēģi rakstīja par savu dēliņu, kurš ir uzrakstījis vēlēšanos arī Ziemassvētku vecītim, ka viņa vēlme bija pacelties gaisā ar gaisa balonu. Un tā ideja, kāpēc, jo pērn ir nomiris opītis, un tādējādi viņam šķiet, ka viņš būs tuvāk debesīm pie opīša. Slepas acis visiem bija, bet tas bija tik jauki un sirsnīgi. Mēs esam arī piepildījuši ļoti daudz vēlēšanās tieši, piemēram, par acu operācijām, kuru kolēģi palīdzēt redzēt, jo tas ir bijis, tas rada tādu ikdienā ļoti lielu diskomfortu un nepārliecinātības sajūtu. Un dienas beigās ļoti daudz vēlēšanās ir vienkārši par to, kā iepriecināt savu tuvāko. Piemēram, cēlos iepriecināt savu mammu vai tēti, jo viņiem ir grūts mirklis dzīvē. Un mēs esam tā kā Ziemassvētku vecīšu palīgi, un tiešām tās vēstules sākas visbiežāk ar to uzrunu dārgais Ziemassvētku vecītis. Cerams, ka tev šis gads ir bijis labs. Un tad vecītim, protams, ir patiesi prieks dzirdēt tik daudz labas vārdus. Un mums arī dāvanas vecītim pat sūta, tur stries končiņas klāt pielikts vai kaut kas tur 3D printerī uztaisīts, tur tāds skaists, tur bērni zīmē zīmējums, protams, tā kā ļoti, ļoti fēni stāsti.